Bet, zini kā, man mājās ūdens bačikam manējiem ļoti garšo tā garša. Es nezinu, es jūtu ūdenim to garšu. Tāpēc man ir svarīgi, kad ūdens ir garšīgs, lai es viņu varētu patērēt savā uzturā. Ūdenim var atšķirties garšas, un tas ir ļoti atkarīgs no sāļu balansa ūdenī. Un līdz ar to katrā pilsētā ir savs sāļu daudzums un dažādība. Bet tāpēc ūdeni var attīrīt vienkārši, kā jau minēju, no mehāniskajām daļiņām, ar aktivēto ogli uzlabot garšu un ar ultrafiltrāciju mikrobioloģiju, bet ir arī risinājumi, kas ir domāti ne tikai šīm 3 lietām, bet arī atsāļošanai. Un līdz ar to ir dažādi modeļi, kas samazina kopējo sāļu saturu, mineralizāciju, ūdenim mainās garša. Un ir cilvēki, kuriem tieši tāds ūdens garšo. Atvērt vaļā krānu un katru ūdeni pagaršot un saprast, kāds ūdens jums garšo vislabāk. Un, protams, ir mums arī filtri, kuriem var uzstādīt papildus mineralizāciju, līdz ar to atkal mainīt ūdens kvalitāti vai bagātināt ūdeni ar minerāliem un tāpat ar pH. Ir cilvēki, kuri vēlās, lai viņš būtu ar augstu pH līmeni vai arī ar bagātināti ar ūdeņradi. Ļoti garšīgs ūdens. Pat īsti man tagad grūti pateikt, bet šo ūdeni es arī paņemtu, ņemot vērā, ka tas būtu izdevīgāk nekā es tagad maksāju. Tā kā šis labs risinājums, jā.